Esiet sveicināti kārtējā DigiTV raidierakstā, kurā mēs runājām par un ap digitalizāciju. Un, mūsdienās, kā lai saka, viena no tādām joprojām aktuālām tēmām, un es domāju, ka tā tēma nekur nepazudīs un ir diezgan uz palikšanu, ir saistīta ar mākslīgo intelektu, jo tā ir tehnoloģija, kas mums palīdz digitalizēt arī tos vai citus procesus. Un šodien man ir ļoti atbilstoši atkal saruna biedrs Valters Slava. Sveiks, Valter! Sveiks, Artur! Jā, prieks šeit būt. Un sāksim varbūt uzreiz ar tevi. Iepazīsimies, un tad jau klausītāji un skatītāji sapratīs, kāpēc tu esi ļoti atbilstoši saruna partneris tēmai par mākslīgo intelektu. Jā, es domāju, Artur, mēs jau esam pazīstami, es jau arī kādu laiku esmu bijis Vismas komandas daļa, bet tagad jau kādu pēdējo laiku esmu tiešām attīstījis savu biznesu uzņēmumu Alsen Technologies, ar ko šobrīd tiešām ļoti piesakam sevi šajā mākslīgā intelekta pusē, kā partneri šeit uzņēmumiem Latvijā. Šobrīd pagaidām vairāk fokusējamies uz vietējo tirgu ar tiešām mērķi. Varbūt nevis tur izgudrot kaut kādu jaunu ChatGPT versiju un tur konkurēt ar Microsoft un Google. Varbūt kādreiz mums arī sanāks, bet šobrīd uz to baigi neiespringstam. Un tiešām esam šeit un palīdzam dažādā veidā pakāpeniski iepazīties un ieviest šo mākslīgā intelekta kādu no tehnoloģijām tādā visloģiskākajā un piemērotajā veidā. Un tas, kā mēs to redzam, tas ir šajā brīdī tādos vairākos posmos. Pirmais posms ir vispār saprast, kas tas ir, kā tas darbojās, paņemt to, kas ir pa brīvu, tur tā bez maz vai ChatGPT, Microsoft Copilot vai kāds no šiem brīvpieejamiem rīkiem, tur bezmaksas vai simbolisko maksu versijās, bet tādā ziņā uzņēmumam nav nepieciešams tur investēt entos 10 000 kaut ko varbūt programmējot, veidojot, apmācot modeļus. Ja īstenībā šeit varbūt rokas stiepiena attālumā, tas jau ir vienkārši es to nezinu. Tas ir tāds pirmais posms. Protams, tur var izdarīt diezgan daudz, bet noteikti ne visu. Tad nākamais posms ir saprast, ko es gribu vēl, ko nevar izdarīt tajā pirmajā posmā. Un tad parasti mēs tādā tīri kā konsultanti strādājam, saprotam, iedziļinamies tajā konkrētajā problēmā, piemeklējam tehnoloģiju. Parasti mēs gribam, lai tie esam mēs, nevis klients, kurš jau atnāk ar savu ideju, ka man vajag visām varītēm pielikt to mākslīgo intelektu, bet es domāju, par to mēs arī vēlāk parunāsim detalizētāk, kādas ir tās šī brīža sajūtas, kā cilvēki to uztver. Tad pakonsultējam un parasti, ja tā konsultācija ved uz tādu pozitīvo virzienu, ka tur ir iespējams kaut ko darīt, tad vai nu mēs strādājam ar tiem gatavajiem modeļiem, kurus mēs vienkārši tur saslēdzam ar kādām sistēmām, kuras varbūt vienkārši publiski nav pieejams, un tāpēc skaidrs, ka dabiski tie modeļi nevar piekļūt tā informācijai, vai arī tad, ja tas ir kaut kas tāds super specifisks, nezinu, kaut kādā ražošanas jomā tur vērtēt, vai tur tas produkts ir vizuāli baudāms vai nē, tad, protams, tiek ranēti tur jau savi modeļi no nulles, protams, arī mākslīgais intelekts, bet tiešā tur sakarībā ar kaut kādiem GPT vai tāda tipa modeļiem, protams, ka nav. Tā kā pilns cikls, ko mēs arī šobrīd darām. Konsultēt uzņēmumus, ja tā var teikt, par izmantošanu. Konsultēt, bet arī pamācīt un arī uzprogrammēt vai kaut ieviest. Tā kā tādā pilnā ciklā. Klau, ja mēs salīmējam to lielo bildi kopā, mūsu raidieraksta nosaukums ir par digitalizāciju. Tad ir mākslīgais intelekts. Kā tu tos konceptus lietas kopā dali, kāda ir saistības starp šiem diviem konceptiem? Kā tu to skaidrotu? Es teiktu, ka digitalizācija būtu tas lielais lietus sargs, un tad apakšā viens no variantiem ir arī izmantot mākslīgo intelektu. Arī. Tas ir rīks, vai ne? Jā, tas ir viens no instrumentiem. Tas bija tas, ko es pirmīt jau pieminēju, kad parasti mēs atnākam iepazīties ar jaunu klientu, kurš jau ir izdomājis, tad vērsies pie mums, tātad viņam jau ir tā doma, ka varbūt tur vajadzētu to mākslīgo intelektu iesaistīt. Tas, protams, ļoti labi, bet nereti, sākot šīs sarunas, mēs arī it kā esam lielie mākslīgā intelekta virzītāji, bet nereti mēs nebaidamies arī klientam pateikt, ka īstenībā šo problēmu, kas tev ir, atrisināt var citādāk un pat daudzas reizes labāk un efektīvāk, un tas būs drošāk. Tur nemaz neiesaistīt mākslīgu intelektu vai iesaistīt viņu ļoti minimālā apmērā, tāpēc parasti mēs gribam, ka to lēmumu, kādu tehnoloģiju pielietot tās konkrētās problēmas risināšanai, tomēr pieņemsim mēs vai kāds cits uzņēmums, kurš dara kaut ko līdzīgu, bet negluži varbūt klients, kurš ir ļoti liels profesionāls, tur nezinu, projektēšanā,
arhitekts vai mediķis. Ja, nu, tas tomēr viņa nav. Ir problēma, pēc tam atrodam risinājums atbilstoši. Jā, bet šobrīd kaut kā dēļ tā lielā tās publiskās informācijas par to mākslinieku intelektu tomēr kaut kāda bieži vien sanāk tā kā otrādi, kur gribas otrādi, bet nu, mēs ļoti bremzējam un tiešām gribam, ka tomēr tas ir tas posms ir otrādāk. Nu, ja mēs paturpinām to lielo bildi, nu kāda šobrīd varbūt ir tās tendences, ja mēs runājam par mākslīgo rīku izmantošanu, nu, uzņēmumu organizāciju digitalizēšanā? Nu, viena no tendencēm, kas varbūt ir tāda, nezinu, cik pozitīva vai negatīva, bet ir daļa uzņēmumu, kuriem ir tāds iekšējs uzstādījums, ka mēs gribam kaut ko, jebko ar mākslīgo intelektu izdarīt. Un tad ir viena daļa, kas ir vienkārši, kuriem tu pajautā, kāpēc, un tad ir tāds lielais klusums, un vienkārši tāpēc, ka viss tā dara, jā, nu tā vajag. Un tad ir vēl viena cita atbilde, ko es nesen arī saņēmu, un tur man tas jau patika labāk, kur arī bija tas uzstādījums ļoti atklāti pateikts, jā, mēs gribam ieviest bez maz vai ieviešanas pēc, bet tas iemesls ir tāpēc, lai parādītu kolēģiem, kas ir diezgan liels uzņēmums, kolēģiem, kas varbūt vēl diezgan tā ļoti skatās caur pirkstiem un ļoti šaubās, ka tur var kaut ko izdarīt. Jā. Un tas mērķis varbūt bija nevis tur izdarīt kaut ko, tur pusi darbiniekus atlaist, lai tikai tur viss darba mākslīgais intelekts, bet tiešām parādīt kaut vienu veiksmīgu piemēru tā konkrētā uzņēmuma vienā no procesiem. Ja? Un tajā brīdī jau bija tas loģiski, kāpēc mēs to darām, un tad tas arī tā kā izklausās loģiski, un tad tur ir vērts. Bet ja ir jautājums, kāpēc, un tur īsti nav tā atbilde, tad tur nereti, ļoti reti, kad gadās, ka tas beidzas ar kaut kādu veiksmīgu ieviestu projektu vai kaut ko tādu. Tas parasti kaut kur apstājas kaut kur diezgan agrīni, kad vienkārši mēs patērējam laiku, parunājamies, forši iepazīstamies, varbūt mēs arī izglītojam to klientu, bet līdz reālam projektam bieži vien tas nenoved. Tad, respektīvi, mēs varam teikt, ka uzņēmuma organizācijas joprojām meklē to labāko pielietojumu? Tā varam Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka tas noteikti vēl joprojām mēs esam tajā meklēšanas stadijā. Tas, kas vēl ir redzams, ka nereti tagad arī tie, kas īstenībā es teiktu, ka tagad tas mākslīgais intelekts, pa ko visi tajā brīdī pasaka mākslīgais intelekts, uzreiz 90% ir tie lielie valodas modeļi. Jā. Tas ir tā pirmā asociācija, kas ļoti pamatot, jo tas ir tas pēdējo 2-3 gadu tas jaunums, un arī mēs to, protams, darām pēdējos 2 gadus. Tad, kad un ļoti dalās tie, kas ir kaut ko pamēģinājuši izdarīt ar kādu no tām tehnoloģijām kaut kādā mūsu konkrētā biznesa procesā, un tad tie, kas vēl nav pamēģinājuši. Un tie, kas ir pamēģinājuši, tie ir sapratuši, ka tur tas nav tik mistiski un tik maģiski, kā varbūt tā pirmā sajūta, ka tu pirmo reizi ieej ChatGPT un pajautā viņam kaut ko, jebko, un viņš tev pēkšņi visu stāst, un tad tev tāds wow sajūta. Un ļoti daudziem ir tā sajūta, ka tas būs arī manā biznesā, kad man tur bez maz vai viņš ir vienkārši podziņa jāpiespiež, un tad tas tā kā mistiski notiks. Un man liekas, tā labs piemērs ir tādi paši tie chatboti, kas tur mājaslapās jau sen īstenībā tādi chatboti, tādi lietotāju viedokļos sen ir, varbūt tās pēdējo gadu tehnoloģijas ir ļāvuši to izdarīt daudz efektīvāk un daudz kvalitatīvāk. Jā. Un tur ir tā sajūta, kad ir daļa klientu, kas pirms gada tas bija lielākais vairums, tagad jau viņi malkuši mazāk, bet ir tāda sajūta, kuriem liekas, ka vienīgais, kas tam uzņēmumam jāizdara, vienkārši jāpiespiež tā podziņa, viņu ieslēgt vai jāieliek tas kaut kāds kodiņš tajā mājaslapas kodu rindiņās, un tur viņš pats būs, un tad viņš tikpat maģiski kā ChatGPT tur spēs atbildēt. Nu, tīri teorētiski, jā, tu vari bez maz vai tiešām pieslēgt pat taisno ChatGPT, bet nu, tad tur pareizi pajautājot, viņš var arī sākt stāstīt, ka īstenībā tavi konkurenti ir daudz labāki, un īstenībā tur var kāds vienkārši sākt izmantot viņu kaut kādām personiskām vajadzībām, lai nebūtu pašam jāmaksā par ChatGPT maksas versiju. Ja, tā kā tas tik vienkārši nav, tur ir jāieguldās, un tie, kas ir pamēģinājuši, ir sapratuši, ka tur ir kaut kādi limiti, ka tas nav tā, ka viņš varēs izdarīt to, ko es pats nezinu, kā izdarīt, jo tā ir vēl viena tendence, kas arī bišķiņ samazinās, bet joprojām tie, kas varbūt nav tik pazīstami, joprojām ir tāda sajūta, kad ir bijuši klienti, kas vēršās pie mums un saka, jā, mums ir problēma. Piemēram, bija viens klients, kas saka, mums ir slikti pārdošanas rezultāti. Ja? Un es saku, ok, labi, stāsti tālāk, ko tad jūs tad esat ieplānojuši darīt, lai tos uzlabotu. Jā, mēs tāpēc arī tevi satikāmies, jo mēs gribētu tā kā pieslēgt intelektu, lai viņš tur izdomā, kā izdara tās visas mārketinga lietas. Tajā brīdī mēs sapratām, ok, labi, tad visticamāk tas, kas tev šobrīd ir nepieciešams, labi, tu vari šim uzdevumam izmantot mākslīgo intelektu, bet tā ir vienkārši tava brīva sarunāšanās ar to pašu GPT vai kādu viņu konkurentu, un vienkārši runā, līdz tu nonāc līdz plānam, kā to mārketinga budžetu tur dalīt pa tiem kanāliem vai kaut ko darīt. Un tikai tad, kad tev būs tas atstrādāts jau kā sistēma, tajā brīdī ir vērts runāt par automatizāciju, jo mēs vienkārši
atdarināsim tās tavas cilvēciskās darbības. Ja? Un tas ir svarīgi, ir izveidots tas process, kuru tu automatizē. Nevis, ka tu ar mākslīgu intelektu veido procesu. Ne, tu arī vari darīt, bet tas tad īsti tas jādara tad individuāli tev sarunās ar GPT vai kādu no viņu lielajiem konkurentiem. Kad tu runā par mākslīgā intelekta rīkiem un tehnoloģijām, tad varbūt ejam tādā praktiskā sarunā. Kas ir tie rīki, kas ir uzņēmumiem, organizācijām pieejami un par ko mēs runājam? Pirmais solis, kā jau es arī pašā ievadā par to, ko mēs darām, pirmais solis ir tiešām pilnvērtīgi saprast un izmantot visā administratīvās komandas līmenī. Ja šobrīd, ja mēs runājam par ražošanas uzņēmumu, skaidrs, ka tur varbūt tie, kas tur ražotnē kaut ko fizisku dara, tiem varbūt tas būtu vienkārši interesanti zināt, ka tādas iespējas ir, bet varbūt tādā tiešām darba produktivitātes celšanai tam krāvējam vai šoferim tas lielu pienesumu nenesīs, bet visi tie, kas ir strādā šo te intelektuālo darbu pie datora, tad pirmais solis ir tiešām iepazīt pilnvērtīgi, saprast tās iespējas, ko es varu dabūt tajā pašā ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, tur Grok, tagad pēdējā laikā populārāks, tur vēl Mistral, Frančiem ir un vēl kāds. Tas ir pirmais. Man ir, teiksim, jēga iedziļināties un salīdzināt tos modeļus, vai faktiski, tas šobrīd ir, kas labāk ir pieejams vai ērtāk, vai liekas tavā uzņēmuma tehnoloģiju un rīku? Labs jautājums. Es teiktu, ja tu esi liels entuziasts un tev tas tiešām aizrauj un tev tas liekas tik šausmīgi interesanti un tu jau par to sāki interesēties jau otrajā mēnesī, kad tas parādījās, tad es pieļauju, ka tad tu tur eksperimentē, spēlējies, bet tas, kā es redzu ikdienā strādājot ar ļoti dažādiem cilvēkiem, tas ir ļoti maza daļa cilvēku, kuram tiešām deg acis par šo visu. Tāpēc pirmais solis ir sākt izmantot kaut vai vienu no viņiem, jo tādam ikdienas lietotājiem, kurš tiešām dara ikdienas darbu, turpinās būt eksperts savā jomā un nekļūst par padziļinātu mākslīgu intelektu ekspertu, tādām ikdienas uzdevumiem tie modeļi tiešām ir līdzvērtīgi. Negluži vienādi. Galvenais ir sākt ar kaut ko, jo tas jau būs lēciens no nekā uz jau ļoti augstiem plauktiem, un tad jau tur tajos augstajos plauktos, tagad jūties ļoti ērti, tad tu vari sākt tur eksperimentēt. Parasti es, kad arī, kā es teicu, es mācu šos rīkus izmantot efektīvi ikdienā uzņēmumiem, es parasti uzreiz jau tajā pirmajā mācību sesijā parādu tos 3-4, bet man arī vienmēr komentārs sajutīs, iesaku varbūt, ja mēs to daram tagad organizēti, tagad mēs esam tam veltījuši laiku, tad pamēģinam jau uzreiz tos 3-4, bet, pareizā praksa ir turēt viņus 2-3 kaut kur sev tuvumā, un tad vienkārši tad, kad tas tavs viens varbūt ierastais kaut ko nespēja tur labi veikt, tad vienkārši copy-paste aiziet pie viņu konkurentiem, jo no tāda datoru lietotāja viedokļa viņi vispār ir tur vienkārši dizaineris cits bijis, tādā sajūtu ziņā. Protams, tie modeļi atšķirās, katrs tur ir izstrādājis savu, katrs grib būt labāks. Kaut kādos uzdevumos viens labāks, kaut kādos otrs labāks, bet tavus uzdevumus jau zini tikai tu pats, un tāpēc, ja tu nepamēģināsi, neviens tev priekšā nepateiks. Es, piemēram, izmantoju tur ChatGPT un Gemini maksas versiju, maniem uzdevumiem šķiet labāk, citam varbūt tas ir Copilot, tur tīri datu drošības dēļ vai kaut kas tāds. Tā kā, tur nebūs tāda viena pareiza atbilde, tāpēc galvenais ir kaut vai vienu, bet tad to tiešām tā, kad jūtu, kad vajag, un tad arī izmantoju. Tu varbūt vari ieskicēt arī, tu pieminēji maksas, bezmaksas versiju, kas parasti nāk tajās maksas pakās un ar ko viņas atšķirās, un kas ir tās superspējas, ko tad organizācijas iegūst tālāk? Jā, te bija viens stāsts tāds, kā bija kādreiz un kā ir tagad. Kādreiz, kas pie kā vēl daudziem liekas, ka tā ir, kad kādreiz bija tā, ka tiešām bezmaksas versija bija tāda, vecāka, tur zināja līdz kaut kādam 22. gada februārim, tad tāds varēja, un tad tu samaksā, un tad tu piekļūsi tai, ka tu vari paprasīt, tur nezinu, ko tur Trumps vai Putins šonedēļ pateicis, un tad viņš tur spēja tur ar aktuālu informāciju strādāt. Ja? Tie laiki, un tad bija tāds tiešām, ka tu samaksā, un tad tu to kā, tiec tajā intelektā, reiz 3. Tagad dēļ nenormāli lielās konkurences, kas šobrīd to tirgu ļoti tur Amerikā, kas tur, tiešām viņi tur sīvējas, tur bija arī runas par to, ka tur izmaksā kompensācijas darbiniekiem 100 miljonu par to, ka viņi nomainīs kompāniju, kas mums vispār liekas, kaut kāds kosmos, ja? Tas ir nevelti tādas kompensācijas tiek maksāts, ja? Un tad dēļ šīs lielās konkurences arī cīņā par to lietotāju, jo labi, es kā neatkarīgs eksperts, es nevienu no tām kompānijām nepārstāvu, es tev pateicu, ņem, kuru gribi kaut vai vienu, tad to arī lieto. Protams, katra tā kompānija grib panākt to, ka tu izmanto tikai viņus un nevienu citu, un tad tu vari izdarīt visu viņu vietā. Un tāpēc arī šobrīd tās bezmaksas versijas ir palikušas pilnākas. Vislielākais atšķirība, ko varēs sajust no pirmās dienas, būs tas apjoms, cik daudz dienas
laikā tu vari sarunāties ar šo te mākslīgo intelektu asistentu. Ja tur daudz izmantos bezmaksas versiju, tad tu ik pa laikam jutīs, ka viņš saka stop, tiekamies rīk, tikos un tikos, vai arī reku var samaksāt, jo, nu, tu zini, kā mani tērē, jo šeit arī tā tehnoloģija viņu pusē katru vārdu izlasīt, uzrakstīt, maksā fizisku naudu, un viņi vienkārši savā mārketinga budžetā ir rezervējuši kaut kādu naudu, ko viņi ir gatavi tavā vietā samaksāt, lai tu tikai pierastu un vēlāk kaut kad sāktu maksāt. Nu, un tad, protams, ir, un arī kādreiz bija tā, ka tur, kad tu ieej maksas versijā, tad tur ir visādas daudz funkcijas, kas tur nav, ja? Un šobrīd arī tas ir palicis daudz labāk, arī tur, kad tie, kas varbūt jau izmanto visus tos ChatGPT vai citus šos Gemini, tad tur ir tas plus zīmīte zem tā lodziņa, kur tu raksti uzdevumu, un tur arī jau parādās arī bezmaksas iespējas, tur gan Canvas režīmu var izmantot, gan tur Deep Research, kas ir padziļināta izpēta, kas īstenībā šausmīgi daudz resursus, arī bildes var ģenerēt. Nu, visu var, bet daudz mazāk. Un tad ir atsevišķas tur funkcijas, kā nu kurā rīkā, ko viņi tur arī bišķiņ paslēp no tiem bezmaksas lietotājiem, lai pastimulētu tomēr ātrāk tos cilvēkus sākt arī maksāt. Jo tas skaidrs, kas ir bizness, un neviens ar labdarību neplāno nodarboties ilgtermiņā. Un te varbūt tāds jautājums, vai tas ir saistīts ar maksas, nemaksas versijām. Nu, ja es gribu tos vai citus rīkus arī izmantot savu uzņēmumu un datu kontekstā, tas arī iet kopā ar maksu, nemaksa vai... Tīri no datu drošības viedokļa domā, ka tur nesāk mācīt uz taviem pārdošanas rezultātiem? Tīri drīzāk varbūt piekļuve un vispār pieejamība, kas ir tas, ko es varu dot. Un nākamais, protams, arī ir kaut kādas drošības garantijas. Drošības garantijas tādā klasiska uzņēmuma kontekstā, tad šobrīd to sadaļu ir paņēmuši šie te jau esošie piegādātāji, kas ir vai nu jūs izmantojat uzņēmumā Google vidi vai Microsoft vidi, nu tad attiecīgi, ja tu gribi to drošāko, pa vismazāko budžetu, ko vien var, netērējot. Ņem tos rīkus, kas tev jau ir, un tad tur izlasi kārtīgi noteikums, un tad tu visticamāk tur atradīsi, kad īstenībā ielikt Copilotā mūsu tur pārdošanas Excel ir tikpat droši, kā viņi ielikt tur OneDrive vai SharePointā. Nu tā vajadzētu būt, pieņemot, ka tas, jo tur tie licenču scenāriji ir dažādi, es arī tur par to visu 100% garantēt nevaru, bet tas ļoti lielā daļā gadījumā tāds būs tas secinājums, ka ielikt tur ir tikpat droši. Tāpēc no tāda uzņēmuma viedokļa pārsvarā tas skatiens metas uz šiem lielajiem. Nu, tagad gan jāatzīmē, ka pēdējā laikā, labi, Google ir ļoti pagājuši uz priekšu, Google tiešām ir tādā ChatGPT līmenī, un turpat arī mani citi kolēģi jau tiešām pat ir pilnībā pārgājuši uz Google Gemini, kaut gan tas nebija tā kā viņu tāds side business, kas, protams, šobrīd paliek ļoti liels. Copilotam varbūt tās funkcionalitāte tādā standarta, gan maksas, gan bezmaksas versijā tāda pieticīgāka, un tāpēc bieži vien es rekomendēju, ka labi tiem varbūt uzņēmumu sensitīviem datiem mēs tā kā uz to Copilotu, bet tomēr daudz ko tur varbūt nevarēs tik labi izdarīt, kā tur ChatGPT vai citā no šiem rīkiem. Tāpēc, parasti es iesaku varbūt tos kolēģus izglītot pirmais, jo skaidrs, ja tev mehāniski nenobloķēsi visus tos rīkus, kur kaut kas var notikt, tad tur datu noplūdes risks tev vienmēr būs arī bez nekāda mākslīga intelekta. Tāpat viņš var tur ielikt, kaut kādu sensitīvu pavadzību kaut kādā PDF tur kompresorā vai kaut kādā tādā, kur arī tas visi dati kaut kur pazudīs mistiski. Ja? Tāpēc es teiktu, ka izglītošana tas būtu pirmais solis tiešām, ka nevis tikai vadītājs ir labi izglītots un saprot un zina, kā to visu droši izmantot, bet arī katrs kolēģis, kuram ir darba dators, kuram ir pieeja kaut kādiem darba sensitīviem dokumentiem, zina, kur, ko, kā es varu darīt, un varbūt neaizrauties uzreiz ar tur super lielo bloķēšanu, ko daži uzņēmumi izdara, un tad tie darbinieki tur tāpat pakluso kaut ko telefonos dara, jo tāpat viņi jau, vismaz tie, kam tas interesē un kas ir pamēģinājuši, redz, cik šausmīgi daudz var iegūt, un tad tie datu drošības riski, man liekas, vēl pat drīzāk palielinās, ja viņš tur kaut ko pakluso savā privātajā datorā vai telefonā dara. Parunāsim nedaudz par to, cik šausmīgi daudz var iegūt. Varbūt pastāsti par tiem vai citiem piemēram, protams, neminot nosaukumus, kur tu saki, tie ir forši stāsti, kas būtu jādzird citiem. Principā tie stāsti man tiešām rodas gan katru dienu, jo viens tas, ko es daru, kā es saku, es mācu, un tad jau es redzu to pilnīgi mums tā mācības salīdz divās daļās, dažkārt vienā dienā, dažkārt divās daļās, bet tās pagarinātās, padziļinātās mācības ir tādas, ka mēs pirmajā dienā es tur daudz stāstu, prezentēju, rādu, mācu, un otrajā dienā tad ar šīm te jauniegūtajām zināšanām katrs kolēģis identificē vienu to savu ikdienas kaut kādu procesu, kur tad viņš redz, kur tas var palīdzēt, un tad otrajā dienā mēs tur veidojam tos asistentus aģentus ar tiem manis iemācītiem principiem. Un tad, ja es katru dienu redzu tur 3-4 smaidīgas sejas, kuras vienkārši ir šokā, cik forši
pilnīgi tajā pašā, ko tur bezmaksas versijā dažkārt pat izdodas tiešām tur caur pareizu promptu uzrakstīšanu izveidot kaut kādu, kur es pat dažkārt līdz galam pat nesaprotu, ko tas cilvēks beigās ir izveidojis. Bet viņš ir priecīgs. Bet viņš ir priecīgs, un tas ir mans galvenais. Ja viņam strādā, viņš ir priecīgs, tad es netērēju daudz enerģijas tur iedziļināties vissīkākajās detaļās, izprotot uzdevumu, jo tāpēc jau tā doma ir, ka viņš to dara pats, jo es no malas, lai arī cik labi zinātu visas tās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, tajā parastajā ChatGPT Copilot līmenī, neviens nevar tik labu to promptu uzrakstīt, kā tikai tas cilvēks, kurš to dara. Tas ir viens, tas ir tā kā tas mans gandrījums. Un tad, piemēram, arī bijām pirms mēnešiem, piemēram, vienā ražošanas uzņēmumā, un tur strādājām tur tā ļoti individuāli piegājām vienai konkrētai amatu grupai, etiķešu speciālisti. Man sākumā likās vispār, ka tas būs vispār easy, tur tik iemet, uztaisīsim vienu promptu, un kur tur pusstundā visu to cilvēku ikdienu noautomatizēsim, protams, aizejot. Bet kas tur ir? Tur ideja tāda, ka jāraksta tas, ko tu redzi, paņemot tas tur pārtiks produkts, tu paņem, tur gan jau lielākā daļa nekad to neko nelasa, bet man likās, kas tur uzraksti. Beigās izrādās, protams, iedziļinājāmies, jo tā bija tā ļoti personiska pieeja no manas puses, tur iedziļinājos pusdienu, centos saprast, ko tas cilvēks dara, sapratu, te īstenībā uzrakstītu etiķetīti, kas tur tie pāris teikumi, viņi īstenībā... Etiķetīti tā, kas uz produktiem. Kas tur kāds tur sastāvdaļas, tur tas arī specifiski nozara, tur viņiem vēl visādas Eiropas regulas, un viņiem ļoti daudz klientu, kur viņi arī citiem klientiem tās etiķetes taisa, un īstenībā tas uzdevums diezgan sarežģīts. Un tad mēs sākām skaldīt to visu procesu tādos mazākos procesos, un sapratām, protams, ka nebūs tāds tur GPT, kam tu iemet kaut ko, viņš uzreiz tur uzraksta tev visu etiķeti, bet mēs saskaldījām to dziloni mazākās daļiņās un sapratām, ka tur tajā posmiņā varētu palīdzēt tur to informāciju izvilkt, tajā posmiņā varētu to informāciju izvilkt, un tad mēs saveidām kādus 3-4 tos aģentus, un attiecīgi tagad arī satikos atkārtot ar šo uzņēmumu pārstāvu un saņēmu informāciju, ka tā aprēķinot ir 20% efektivitāte. Nav tā, ka tagad etiķetes raksta 100% mākslīgais intelekts, bet cilvēkam viens cilvēks ir par 20% efektīvāks. Piekto daļu savu laiku. Jā, tam cilvēkam jau tā bija tur darba tā, ka nevar tikt galā. Tagad vismaz ir tāds komfortablāks tas režīms un tiešām var spēt tikt galā. Tas tāds viens piemērs no tādas tās vienkāršās pasaules. Tad, protams, kā es teicu, mēs arī ejam tajā nākamajā līmenī, kur visu nevar izdarīt ar šiem te parastajiem GPT versijām. Tad, piemēram, arī šobrīd mums ir viens projekts ar vienu juridisku biroju, kas arī īstenībā vēl viena tāda globālā lieta, pirms sakot konkrēti, arī var iedalīt divās kategorijās tās mākslīgā intelekta automatizācijas. Viena kategorija ir tāda, kur tiek automatizēts, atvieglots tas darbs, kas ir tāds super neintelektuāls, bet kas ir jādara, jo citādāk pagaidām mēs vēl to nedarām. Tur, piemēram, mums ir piemērs, tur vairāki piemēri, ka tur nezinu arī par saistībā ar jūsu industriju, piemēram, ienāk tur grāmatvedim e-pastā, vienkārši visādas pavadzīmes, visādi rēķini. Katrs tur to rēķinu noformējas pa savam, cits tur logotipu tādu izveidojas, cits tur tādu, cits tur vēl Excelī atsūta kaut kāds mazāks uzņēmums. Un tad tam grāmatvedim, nekas cits neatliek kā vienkārši tos nestrukturizētos datus pārrakstīt tajā vai Horizon grāmatvedības sistēmā vai kādā citā grāmatvedības sistēmā vai varbūt vēl kādā starp Excelī. Tad mums ir vairāk klienti, kur tad šis process tīri tas grāmatvežs visticamāk tas visnemīļākais darbs, jo es domāju, visi saprot, ka tas pievienotā vērtība, tas, ka tu vienkārši pārliec cipariņu no vienas sistēmas uz otru, baigi lielo pievienoto vērtību ne tev kā cilvēkam, tu diez vai ļoti tagad attīstīsies tikai dēļ tā, ka tu to dari. Parasti tas nav visi cilvēki, visi darbs, tas ir tāda maza daļa, bet kas ļoti nerada to lielo vērtību. Un tad tādi projekti, kur tiešām tad atņemam to nevērtīgo darbu, un tad atkal ir tādi projekti, kas varbūt ir drusku mazāk, bet kas ir tādi, kur tiešām mēs jau ejam tajā dziļi intelektuālajā līmenī, un tas mums tur tāds šī brīža piemērs ir, piemēram, ar vienu juridisko biroju, kur strādājam, un viņiem, piemēram, viņi tur ir ļoti specializējušies tieši uz preču zīmēm, patentiem un tādām lietām, un tad viņi tur daļa no viņu pārdošanas procesa ir monitorēt, kas notiek tirgū, lai paskatītos, hei, varbūt mūsu klientam kāds tur, nezinu, Rumānijā, Bulgārijā, Itālijā, Vācijā ir uztaisījis kaut kādu līdzīgu preču zīmi, un īstenībā mēs tur varētu kaut ko varbūt pacīnīties. Es tur viņu to dziļāko biznesa pusi tur līdz tik dziļi varbūt arī pats nemaz neizprot, jo tas tiešām ļoti specifiski, bet tas galvenais, ka cilvēki velta tur maiņu režīms 3 stundas dienā, 2-3 stundas dienā, vienkārši ejot cauri un tā tīri cilvēciski skatoties, kura no tām varētu būt līdzīga. Un tad tās preču zīmju tie piegādātāji, viņi jau piedāvā kaut kādus tur tos matching mehānismus, bet tie tā ļoti primitīvi, vienkārši vai tur sakrīt vai nesakrīt. Bet te jau tie cilvēki, ja tādā nākamajā intelektuālā līmenī skatās arī, nezinu, tur, piemēram, ja tur ir
kaut kāds, nezinu, 4, piemēram, mūsu Latvijā ir kaut kāds tas veikals 4, tur kaut kas, un tas 4 varbūt arī kā 4. Ja, un tur jau to atšķirt, ka tas var fonētiski skanēt līdzīgi, kaut gan uzrakstot, tas ir pilnībā kaut kas cits. Un šobrīd tas mums arī viens no tādiem tiešām intelekta ziņā visinteresantākajiem projektiem, kas mums šobrīd ir. Ja? Un tur jau tas ir tāds ļoti dziļi intelektuāls, kur tā skaidri nodefinē tās prasības, tā kā klasiskajā programmēšanā, ja ir tā, tad ir tā, ja ir tā, tad ir tā. Nu, te tas ir pilnīgi pretēji, te ir tādā sajūta līmenī, bet pirmie tie mūsu testi bija pozitīvi, un tagad mēs ejam tālāk, un tiešām tā sistēma cerams, ka tuvāko mēnešu laikā arī klientam tiks nodot, un arī pilntiesīgi spēs veikt šo uzdevumu. Ja? Nu, tas tāds ļoti konkrēts piemērs, bet ļoti dziļi jau intelektā. Bet, protams, lielākā daļa, kuras arī iesaku skatīties, varbūt šis ir tāds izņēmuma piemērs, drīzāk skatāmies tajā ne tik dziļi intelektuālajā daļā, bet tomēr, kur tas bez tā intelektuāla arī tām pavadzīmēm, piemērs, jā, it kā liktos, uzrakst tur programmiņu, bet tas, ka katrs var to pavadzību noformēt, kā viņš grib, katrs tur, labi, šobrīd tur būs tie rēķini, tas tur bišķiņ citādāk, varbūt tas pamainīsies, bet tīri šodien vēl, ka tas nav, katrs tur sataisa kā grib, un tu nevari pateikt programmiņai, ka 3. rindiņa no augšas 4. vārds būs tur, nezinu, datums vai kaut kas tāds. Ja mēs runājam par tiem, man liekas, labi saliktās divas kastes, tādi dziļi intelektuāli darbi ar daudzām, tā teikt, lēmumiem sazaroti, sarežģīti, un tad ir kaut kādi šie rutīnas uzdevumi. Kur tu velc to līniju? Jā, ok, šis ir labs uzdevums mākslīgam intelektam, šis ir īstenībā varbūt algoritms. Jā, un ja algoritmu nodefinējot, mēs iegūsim varbūt precīzāk to rezultātu. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo parasti mēs mēs atgriežamies to, ko es teicu pašā sākumā. Kas ir problēma? Tas arī, bet mēs gribētu būt tie, kuri izvēlēsies, kuru tehnoloģiju izmantot. Ja? Jo, ja mums atnāk klients, kurš saka, ka reku, man ir problēma, tur vajag mākslīgo intelektu, labi, tas būs labs sarunas sākums, bet nereti tas projekts beidzās ar to, ka varbūt tur tajā visā jaunajā sistēmā ir kaut kur nedaudz iesaistīts mākslīgais intelekts, bet tomēr pamatā tas nav, jo te jāatcerās tā fundamentāla lieta, ko vēl joprojām daudz nesaprot, ka mākslīgais intelekts visticamāk nekad, tik skaļus vārdus nedrīkst teikt, tagad tik strauji viss attīstās, ka varbūt tā būs kaut kad, bet šobrīd un tuvākajā laikā nebūs 100%. Ja? Bet klasiskā programmēšana, ja tu uzraksti skaidru kodu un tās scenāriji atkārtojas vienmēr vienādi, tad tur, ja programmētājs nav kļūdījies vai nav kaut kāda tur tehniska kļūda, tad tā programma strādās 100%. Ja? Un te ir vēl viena fundamentāla lieta, ka tas ir tas, kā pasūtītājs, klients, bizness, viņš ir pieredzis. Ka viņš atnāk pie programmētāja, viņš pasaka, ko viņš grib, un viņš tad konkrēti programmētājs pasaka, ok, tas maksās tik, un tu saņemsi to, un tad viņš vienkārši lieto to programmu, un tā programma strādā. Protams, viņš saprot, ka tur var būt kaut kāda atjaunojuma, kaut kas tāds, bet fundamentāli viņa nav tāda, viņa ir stabila. Ar mākslīgo intelektu te būs tas, ka viņš var strādāt dažādi, ka var būt, un tad tur atkal ir ļoti svarīgi jau pašā saknē nospraust to mērķus, cik mēs ejam, cik procentos gadījumu tur ir jābūt ok, cik procentos gadījumos nav ok, un šo dažkārt nesaprot, un tur arī bieži vien tad sagaida no mākslīga intelekta tieši to pašu no klasiskās programmēšanas. Un tas tur ir tas ļoti lielais. Bet vajadzētu droši vien sagaidīt to pašu, ko no cilvēka. Jā. Jo cilvēks arī kļūdās ik pa laikam. Tieši tā, un to es arī ļoti daudz uzsveru, ka tiešām drīzāk pirmkārt saprotam to, ka mums sākumā būs jāinvestē, arī pieņemot jaunu darbinieku, lai cik viņš būtu liels profesionāls, būs tas iesildīšanās periods, tas mēnesis, 2, 1,5, 3, kā kurā profesija, kā kurā amatā, bet visgudrākais cilvēkam viņam būs jāiesildās, viņam būs jāsaprot, kā tavā uzņēmumā tas notiek, un tikai pēc kāda laika viņš varēs atnest atpakaļ to, ko tu rēķinies, maksājot viņam to algu, un pirmajos mēnešos varbūt viņš neko nenes, bet tu viņam investē. Un šeit ir tieši tas pats, un tāpēc parasti, ja var to darīt bez mākslīgā intelekta normālā budžetā, tad parasti to ir labāk darīt bez mākslīgā intelekta. Ja tas ir kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ, to nevar, vai arī bez mākslīgā intelekta tas ir tik sarežģīta programmēšana, un tur mums ir ok, kad ir, 80-90% precizitāte, tad tur tas stāsts ir par šo te mākslīgo intelektu. Ja? Bet to lēmumu mēs parasti gribam pieņemt savā pusē, un tāpēc mēs vienmēr aicinām, labi, nākat pie mums, runājiet par problēmu, un mēs sapratīsim, un arī, ja tur nebūs jāliek tas mākslīgais intelekts, tad, piemēram, mēs neuzspiedīsim obligāti likt tikai mākslīgu intelektu, jo tā ir tā mūsu tehnoloģija, kur mēs varbūt esam bišķiņi priekšā citiem uzņēmumiem, kas darbojas IT nozarē, bet arī mēs darām bez mākslīga intelekta, jo mums ir svarīgi atrisināt tā klienta problēmu, un tāpēc tas ir baigi svarīgi to nošķirt. Labi, sarunas noslēgumā varbūt pārējām uz
nezinu, angliski saka tips and tricks vai varbūt latviski. Nu, kādi būtu tavi ieteikumi uzņēmumiem, organizācijām, kas ikdienā dzird to dunoņu, ko darīt viņiem? Te es atkal jau principā kaut kādus tos tips un triks jau netiešā veidā pateicu, bet jebkurā gadījumā apkopojot, mana recepte pirmais ir tiešām visa komanda, intelektuāla administratīvā komanda, tiešām izejam kādas apmācības, vai nu pie mums, vai pie kāda cita, bet tiešām paņemam maksimumu no tā, kas tas ir. Rokas, saprotam, kas tas ir, un paņemam to, kas ir rokas stiepieni attālāk. Tas pāris dienas faktiski, jā? Tas pat ir, varbūt, ir tādiem uzņēmiem, kam mazāk laika, to pat mēs varam iestiept tur nepilnas dienas ietvarā, ja mēs gribam paiet dziļāk, tad tur 2-3 dienas, bet, baigi vairāk tur nav ko darīt, tur vienkārši jāsāk pašiem darīt. Bet, tas ir tas pirmais solis, un otrais solis ir te, ka mēs to jau esam sapratuši, un tagad gribam iet tos nākamos soļus, viņu tur savienot ar kaut kādām sistēmām, kaut kur tur kaut ko varbūt uzprogrammēt, izveidot kaut ko tādu ļoti, tādu jau ļoti specifisku mūsu tām sistēmām. Tajā brīdī būtu ļoti labi jau savā pusē tādu mājas darbiņu izdarīt un tiešām saprast, kā mēs to darām šobrīd. Nevis, ka tas kaut kā mistiski notiek, un Jānis to dara tā, un Pēters to dara citādāk, un ja es to darītu vēl citādāk. Diez vai tur kaut kas labs sanāks, vajag tādu konkrētu procesu, kā mēs to darām, un tad ir vērts runāt par tā automatizāciju. Tāpēc nodefinēt skaidri to procesu, un te jau gan tas klienta uzdevums ir ļoti līdzīgs tāpat kā tad, ja viņš vēršas pie programmētāja, kurš strādā ar klasiskajām programmēšanas metodēm, neiesaistot mākslīgo intelektu. Un neskatīties, necerēt uz brīnumiem, tā nav nekāda maģija, tas nav nekāds brīnums, kurš atrisinās mūsu tur 10 gadu iekrājušās problēmas, kuras mēs paši nevaram atrisināt. Tad to var izsināt pirmajā sadaļā, vienkārši aktīvi sarunājoties ar ChatGPT vai kādu viņu citu rīku, un tad tur tāda ar psihologu, ar biznesa konsultantu, vienkārši uzrakst, ka tu esi biznesa konsultants, man te tāda problēma, protams, ļoti labi nodefinējot to problēmu, iespējams viņš varēs palīdzēt, bet tur nav jāiesaista ne mūsu, nekāda citu, tur tad tas ir tīri tāds biznesa procesa sakārtošanas jautājums. Okay. Super, paldies, Valter, par šo sarunu. Es ceru, ka sadzirdējāt gan piemērus, gan ieteikumus un tā kā šo te aicinājumu sākt, pamēģināt, un, kā lai saka, tad atkal atgriežamies pie tā, ka šī ir tehnoloģija, un sākām mēs ar problēmu, un tad piemeklējām atbilstošākos rīkus. Tieši tā. Paldies jums arī, paldies tev, Artur, paldies, ka skatījāties, un tad jau iespējams kaut kur tiekamies. Jā, paldies vēlreiz, un tad citus Digitēvu raidījumrakstus skatieties populārākajās un klausieties populārākajās straumēšanas vietnēs. Līdz nākamajai reizei.